Turpmākajās minūtēs brauksim elektriski un ar glanci. Iesēžoties šajā mašīnā, man negribas vairāk atpakaļ kā Tesla. Uzzināsim, kāpēc auto koplietošana ir augsta stresa bizness. Tas biznes ir pats par sevi grūts un sarežģīts, jo katru dienu mums ir tūkstošiem klienti, un 99% no tiem klientiem ir ļoti labi, un ar viņiem viss ir kārtība, bet ir tas nelielais 1%, kas sagada grūtības. Neskatoties uz to, ka tas procents ir neliels, tev dēļ tā, jāizdomā visādi veidi, kā tādus cilvēkus ierobežot, kā viņam neļaut braukt, un tas ietekmē visu biznesu un visu procesu. Tas padara mašīnas iznomāšanas procesu sarežģītāku, tas padara reģistrāciju sarežģītāku. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV tuvāk aplūkosim auto, kurš neskatoties uz savu glamūrīgo izskatu un piederību elektrisko SAV, jeb Sports Activity Vehicle klasē, ir sasodīti ātrs un jaudīgs. Top versijā tas 100 km/h spēj sasniegt mazāk nekā 4 sekundēs. Vienlaikus tas ir spējīgs vilkt 2,5 tonnas smagu kravu un ar vienu uzlādi veikt līdz pat 700 km. Šīs distances laikā neaizmirstot par pašu svarīgāko, ko vēlamies sajust – baudu no brauciena. Iespējams, kāds no jums to jau atpazina. Tas ir jaunais BMW iX. Mūsu viesis šodien būs cilvēks, kurš izveidojis vienu no pirmajām auto īres kompānijām, kas piedāvā koplietošanas pakalpojumus. Vladimirs Raskājs vada platformu CarGuru, kas dibināta 2017. gadā, bet pērn tā iegādājās Oxdrive, tā paplašinot biznesu. Pašlaik uzņēmuma autoparkā ir gandrīz 200 elektriskie spēkrati. Man šobrīd diezgan grūti nodefinēt, kas ir tas, kas tevi vilina tajā elektriskajā mašīnā. Kas ir īpaši cilvēkam, kurš ir izaudzis ar tādam normālam iekšdedzes dzinējiem. Bet tik tiešām, ja tu iesēdies elektriskajā mašīnā, kāpt atpakaļ benzinieka, tā negribas, jo šeit sajūta, tā kā tīrāk, tev nav tur kaut kādas eļļas, tur nav tur degviela, vēl kaut kas. Tev viss tīrs, viss forši. Man tā sajūta ļoti patīk, Šī auto izpēti sāksim ar ārpusi. Neatkarīgi no versijas, visi iX ir tikuši pie jauna dizaina radiatoru režģa. Par papildu samaksu to iespējams papildināt ar Iconic Glow gaismas virteni. Tam ir arī šaurāki LED lukturi ar jaunu gaismas parakstu. Turpmāk iX būs pieejams arī ar M-Sport pakotni, kas ietver sportiskus bumperus un izteiksmīgu difuzoru auto aizmugurē, un papildus tam pieejama virkne jaunu krāsu. Diezgan grūti pārsteigt ar kaut ko tādu elektriski specifisku, inovatīvu un tā tālāk. Man tā uz sitienē es nevarētu pateikt, vienīgais tas, ko es varu atzīmēt un kas droši vien kopīgs arī visiem elektriskajām mašīnām, ir tas, ka braucot ar elektrisku mašīnu, jūtas tāda stabilitāte. Es to saucu par tādu fundamentālu sajūtu, un droši vien tas ir tāpēc, ka apakšā ir baterija, kas dod to zemo smagumu centru, un tad tu ar viņu brauc, un tu tāds, tiešām jūties tās stabilus ceļi, Protams, strādājot pie jaunā iX, BMW inženieri nav aprobežojušies tikai ar kosmētiskiem uzlabojumiem. Visām iX versijām ir paaugstināti jaudas rādītāji, un tas atspoguļojas arī modeļu nosaukumos. Xdrive 45 un Xdrive 60 ir aizstājuši iepriekšējos Xdrive 40 un Xdrive 50. To jauda attiecīgi 408 vai 544 zirgspēki. Neatkarīgi no jaudas, visiem iX modeļiem jau standartā aprīkojumā ir pilnpiedziņa. Pateicoties tai, šis sportiskais apvidnieks 100 km/h spēj sasniegt 4,6 vai 5,1 sekundē. Bet ja jums šķiet, ka ar to ir par maz, pieejams arī iX top modelis M70 ar 659 zirgspēku jaudu. Tas 100 km/h sasniedz vien 3,8 sekundēs, un tā maksimālais ātrums ir 250 km/h. No vienas puses, jau kaut kādu ilgāku laiku elektriskas mašīnas tiek aktīvi reklamētas un pozicionētas, ka tas ir tas, ar ko mēs turpmāk brauksim. Nekādu noviružu nebūs, gāze grīda, tikai elektriskas mašīnas. Tas ir viens. Otrs skaidrs, ka man tas ir skaidrs. Tu iesēdies elektriskajā mašīnā un neskatoties uz to, ka tev man konkrēti trūkst
dzinēja skaņa, un es vispār grūti to apjēgt, pieņemsim, manas paudzes cilvēkam, ka mašīna ir, 600-700 dzirgi un nav nekadas skaņas, ja? Priekš manis agrāk tas bija rekord. Ja tev ir 600 dzirgi, tas nozīmē, ka tev ir B8, B10 dzinējs, tu to jūti, tu to dzirdi, bet tagad nav, bet tik un tā, iesēžoties elektriskajā mašīnā, tā sajūta ir ļoti patīkama. Atgriežoties pie tehnikas, motora jauda, protams, ir viens no rādītājiem, kas liek mūsu sirdīm pukstēt straujāk. Taču patīkami ir arī tas, ka neskatoties uz jūtamo zirgspēku pieaugumu, iX darbības diapazons, atkarībā no jaudas versijas, ir palielināts līdz pat 40%. Un tas nav panākts vienkārši izvēloties lielākas ietilpības akumulatorus. Pateicoties uzlabotāju invertoru tehnoloģijai, kā arī zemākas rites pretestības riepām, auto apetīti izdevies samazināt par vairāk nekā 8%. Piemēram, BMW iX xDrive 60 aprīkots ar 109,1 kWh bateriju, ar vienu uzlādi spēja veikt līdz pat 701 km. Savukārt BMW iX xDrive 45 ar mazāku, nepilnas 95 kWh bateriju, pēc VLTP datiem 602 km. Spiežot gāzi, tev tā mašīna vienkārši pātrinās. Ja? Tev nav vairs nekāds ātruma pārslēgšana, nekas cits. Viņa vienkārši pātrinās tā, kā agrāk varēja pātrināties tikai, tur mašīnas, tur M-klases mašīnas. Ja? Šī konkrēta mašīna arī ļoti labi aprīkota. Man ļoti patīk tas, ka mašīna ir M-paka. Tas uzreiz man atmiņā atsaucas viena no manām mīļākajām mašīnām, kas man ir bijusi līdz šim, tas ir X6M. Diskutēt par apdares kvalitāti šāda līmeņa auto būtu pat nedaudz muļķīgi. Mūsu testa auto aprīkojumā ietilpst M-paka, tam ir sportiski, bet vienlaikus ļoti komfortabli sēdekļi, tāpat jauna dizaina 3-spieķu stūre, savukārt acu priekšā izliekts un tiešām smalks ekrāns. Iesēžoties šajā mašīnā, man negribas vairāk atpakaļ kā Tesla. Un tas ir tas lielais mīnus no šī brauciena. Ja? Ja mēs runājam par plusiem, tad tie galvenie plusi ir, protams, tā pati braukšana, pati mašīna, kas ir gandrīz perfekta. Ja? Es dodu 9,5 no 10, jo šeit ir viss, ko tu vari gribēt, ko tu vari iedomāties, un tas ir BMW. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.